jēži, tad es agrāk, pirms tam es zīmēju ar melno grafiku, ar melno pilspālu ogu. Un agrāk es zīmēju šātam bildes, visādi četri vēlums ar visādiem ragiem un tāds un moks un tā. Tad, kad es atgriežos pie Dieva, ja, es Dievam teicu, visas pārstāvu zīmēt, vairāk vispār neko nezīmēšu. Ar Dievs teicu, nā, tu zīmēsi, tu nav zīmēt, bet tu zīmēsi manai slavai, manam godam. Tā, lai mans vārds tik pagodināts, ja. Nu, tad ir tā, kad es vienu rītu pamodos, gāju uz pilsētu, domāju, ja es, pie savas mammas aizies, mammai tur veikali bija un tā. Iegāju tur ciemos pie viņas un beigās mamma izstiet rokā un tā es sapratu, ka viņi gribēja man kaut ko dot. Un es izjāju ārā no tā veikala, paskatās, šī man 100 latas iedod. Tad bija 100 latā iedod, protams. Šī man iedod 100 latas un es te domāju, iešu pasteigāties tā. Aizgāju pasteigāties un beigās skatos tipogrāfijas veikals tā. Ja iekšā veikalā, tur ir kartiņas, ja, tur visās tie rožas zīmējumi, ja, tur. Un tad bija pārsvarā fotografēts rožas, ja. Tas tur bija tāda interesi parādījās sirdī, ja, tāda vēlēšanās tur nopirkt vienu kartiņu. Nopirkt, beigās skatos papīrs tā, bet tie papīri tādi bieži, ka, apmēram te, kas ir tāda kopija, tur tāda biežam. Tās es paņēmu nopirktos papīrus arī, ja. Tad izēju ārā no tipogrāfijas veikala saugu. Apretīgi kancelē pret veikals, tur ir beigās skatos tādas krāšēnas pilspāles, arī visādas krāšas. Es vienkārši paņēmu iedot iekšēniem veikalā, jā, un skatos jaunas smuks pilspāles. Vienkārši paņēmu tur vairākas pilspāles nopirku, jā, un tāpēc tam es pārgāju mājās, noliku to kartiņu uz galvu, un tad ņēmu un sāku zīmēt. Tad, protams, pirmie darbi man neizdevās, jā, bet trešajā reizē jau sāku izdoties, bet te zīmēju tikai uz, var teikt, šitādā lielumā. Tāda lieluma bildes. Tas ir uz A5 formātā, jā. Pagāja laiks, kad pārcēlos dzīvot uz Talsiem, un Talsos bija svaidījums. Talsos beigās Dievs pamudināja zīmēt uz A4 formātu. Tas ir tā kā pusi no tās lapas, apmēram, ja. Sāku zīmēt, un pirmais darbs aizgāju uz Valdemāru pilu Vasarsvētku draudžē. Tur paprasīja, lai es uzzīmēju dzeltenu baloni, tā kā ar uguns spārnēm, jā, un tā. Un es to uzzīmēju. Un tad beigās viņi pienāk klāt, viņi saka, tu ļoti skaisti zīmē. Varbūt kā mums vajag sarkanu rožu, tā lai iznāk uz. Labi, paņēmu un uzzīmēju, es prasu uz kādu formātu. Viņi saka, uz A3 formātu. Tas ir šitā te lieluma. Es teicu, es tādu nekad nebiju zīmējis, jā, un teicu, bet mēs gribam, labi, lai iet uz A4 formātu. Un tad uzzīmēju uz A4 formātā, un parādīju vienam draugam Talsos. Un tas saka, neizskatās, ka tas jau rokas zīmās, tas ir datora grafika. Tad beigās man jau deguns jau gaisā. Protams, jau lepnība ir iekšā, jā, un kaut kur mēneši pagāja apmēram, kad Dievs paņēma un vispār noslāpēja visu no es. Es mēģināju kaut ko zīmēt, bet nekas neizdevās vairāk, pilnīgi nekas. Tad viss galīgs ķersām aizgāja. Es tik kaut ko tādu uzzīmēju, jā, un skatos, nekas nesanāk, paņem un saplēšu. Viss izmet ārā. Es beigās domāju pie sevis, bet ja es kaut ko tādu, ja es ar manīm Dievs tā izdara, ka kaut kas ar manīm nesanāk un Dievs paņem, kas sadīrā pat vēverēs, ja kāds saka, nekas izmet ārā. Un tad es sapratu, es tur negribu. Un tad es beigās lūdzu Dievam piedošanu, ja. Un es arī sapratu to, ka tas nav mans darbs, tas ir Dieva darbs. Un es sapratu to, ka Dievs dod talantu visiem cilvēkiem,
kas ir jāatmodina, jāpamodina, vienkārši jāsameklē savā sirdī iekšā, tad slēpjas tur, ko Dievs ir ielicis. Un tad es arī beigās sapratu, ka tas ir Dieva darbs, un mēs esam Dieva inventāri, ko Dievs lieto. Jo katram Dievs kaut ko ir iedevis, lai kalpot viens otram. Un tad, kad es sāku vairāk zīmēt, es beigās no cilvēkiem, tad Dievs vienkārši man likt rokas virsū lūgt par tiem darbiem un sveitīt kādu cilvēku. Un tā viena sieviete, kurai trāpīja tas oriģināli darbs, viņa bija visu mūžu bija slimojusi ar nerviem, tad nervu sistēma viņai bija beigta, un viņai katru mēnesi bija jābrauc uz kliniku pie ārstiem pārbaudīties. Un tie ārsti bija norakstījuši no dzīves. Viņi teica, kad vēl kaut kādu pusgadu, tad viņi uz mūžu liek iekšā Jelgavas slimnīcā, jā. Un viss. Un tad tas dēls bija pienācis pie maniem prasīja, lai teica, ka viņa mammai esot dzimšanas dienu, lai uzdeva viņu kaut ko tādu. Un tad viņš man paprasīja, vai es nevaru uzzīmēt kaut ko tādu, un es saku, ko tad? Es gribu sarkanu roži. Es beigās domāju, man jau tā roža jau ir tā, ka es jau varu aiztaisīt tām acīm, viņi jau sāk zīmēt. Viss, kas tikai prasa, visiem tik vajag sarkanu roži. Un tad šito te oriģinālu darbu, ja tas šitādā lielumā bija uzzīmējis. Un uzdāvinātu, tas dēls tur savai mammai uzdāvināja. Viņš no maniem, protams, nopirka to darbu. Un tā māte to gleznu paņēma un uzlika, virs kamīna augšā. Pakarināja pie sienas un tad vienmēr kā viņi tad pie kamīna sēž, ja, un šildās, tad skatās televizoru. Viņa teica, televizors man vairāk neinteresē. Visu laiku tik sēž un skatos uz to roži. Pagāja kaut kāds 2 mēneši. Pēc 2 mēnešiem viņai kā bija ārsti pārbaudēt. Tie ārsti beigās prasa viņai, kādu zāles viņa lieto. Ja? Viņš saka, to, ka jūs man esat izrakstījis. Un tā sieviete saka, es dzeru tās zāles. Un tie ārsti paņem un tēd šūpš ar visādām tur laboratoriskām pārbaudēm, jā, tur liek iekšā, kosmonauta krēsls saucamais, jā, kur viņai liek tā kā siksnām, jā, un tad pārbauda, visu šo monitoru pārbauda smažaņu darbību, visu to nervu sistēmu. Un atnāk diagnoze, ārsti, jums galvā neko vairs neuzrāda. Agrāk jums bija sindromi, jā, tur kreisā smažaņu puslodē. Tev nekā tur nav. Tur viss ir vesels. Un tā sieviete tā tur pārbrauc mājās. Atkal katru reizi pēc mēneša aizbrauc uz Jelgavu, jā, uz pārbaudu. Pie ārsta beigās viņš saka, jūs pie kaut kādiem dziedniekiem esat gājuši pie dzīvniekiem, kaut kādiem tur, pūšļotām. Sieviete teica, nē. Un tā viņa beigās viņa piefiksē, ka visu laiku viņa tik mājās skatās uz to gleznu. Un viņš saka, tāds siltums nāk iekšā. Viņš saka, vairs nav jārauga. Vairs nav jādusmojās ne uz ko, ne par ko. Es tik sēžu un tā sev, tā kā es kādā mākunī apsēstos, jā, un manā priekšā tur ir smuks skats uz debesīm. Ja tev ir debesis. Un pēc tam pēc mēneša aizbrauc, jā, un domāju, ka es viņam beigās viņam dēlam rādu diagnozi. Ārsti vienkārši uzrakstīja diagnozi, ka viņa ir pilnīgi vesela. Un man iekšā sirdī tāds prieks. Es kaut kādu pusotru stundu raudāju, tā kā mazs bērns. Un es sapratu, ka tas ir Dievs, kurš grib, lai katram cilvēkam kaut kas būtu patīkams. Un katrā tevi arī kaut kas ir iekšā, tik ir jāsūta. Jā. Tas ir Dieva rokas darbs, vienkārši, kad cilvēks agrāk tik tā domā, ka tur ir krūtais mākslinieks, jā, tur baigais, jā, tur. Patiesībā Dievs vienkārši tad cilvēkam piespēlē to ideju, un cilvēks to visu realizē.
Un viss slavu un gods tas tikai Dievam, ne jau cilvēkam. Paldies tev.